kas var palīdzēt cīnīties pret klimata pārmaiņām, gādāt par Eiropas dabas resursiem, aizsargāt un saglabāt Eiropas Savienības laukus? Atbilde ir mūsu lauksaimniece, kas bieži vien stājas vides aizsardzības avangardā un smagi strādā, lai saražotu pietiekami daudz pārtikas, vairāk nekā 500 miljoniem eiropiešu, vienlaikus cīnoties pret dažādajām klimata pārmaiņu izpausmēm. Tādējādi lauksaimnieki sniedz labumu sabiedrībai, un tāpēc viņi saņem Eiropas Savienības atbalstu kopējās lauksaimniecības politikas, jeb KLP ietveros. Nesen veiktā reforma ir parādījusi KLP zaļāku, lai nodrošinātu mūsu zemes un ūdens labāku kvalitāti un sargātu bioloģisko daudzveidību. Lauksaimniekus mudina izvēlēties arī vidē labvēlīgākas ražošanas metodes, piemēram, organisko lauksaimniecību. Būtisks atbalsts zinātnei un jaunajām tehnoloģijām palīdz lauksaimniekiem ieviest modernas lauku apsaimniekošanas metodes, kas nodrošina lauksaimniecības ilgtspēju. Jaunā KLP mudina uzmanīgāk izmantot mūsu ierobežotos dabas resursus. Tas ir svarīgi gan veselīgas un uzturvielām bagātas pārtikas ražošanai, gan arī mūsu dzīves kvalitātei, šodienai, rītdienai un nākamajām paaudzēm. Eiropas kopējā lauksaimniecības politika – rūpes par mūsu saknēm.